Policija bieži izmanto video novērošanas ierakstus, lai izsekotu noziedzniekus un palīdzētu atrisināt noslēpumus. To var izmantot, lai identificētu jaunus aizdomās turamos vai pierādītu jau aizdomās turētās personas vainu. Daudzos gadījumos tieši šie būtiskie pierādījumi nodrošina lietas panākumus tiesā. Desmit numurs. 2021. gadā izpirkuma maksa bilde un video novērošanas ieraksti palīdzēja policijai izsekot izpirkuma nolūkā nolaupīšanas vainīgos Sidnejā. Vienkāršs pidžamas komplekts bija tas pavadiens, kas palīdzēja izsekot noziedzniekus, kuri bija atbildīgi par Maikla Hadāda nolaupīšanu. Šī pārbaudījuma sākums bija neilgi pēc pusdienlaika, 20. gada 24. oktobrī. Tajā rītā nepazīstams balts mikroautobuss bija iebraucis pazemes autostāvvietā dzīvokļu kompleksā Raidā, kur dzīvoja Maikls. Tas tur gaidīja, līdz Maikls ap 12. dienā iebrauca garāžā. 3 vīrieši maskās tad satvēra Maiklu un ar varu iesēdināja viņa mikroautobusā. Vēlāk novērošanas kamerās tika redzēts, kā mikroautobuss pamet teritoriju, neatstājot nekādas pazīmes, ka kaut kas būtu noticis. Pagāja vairāk nekā 7 stundas, līdz Maikla ģimene pirmo reizi sazinājās nolaupītāji. Noziedznieki izmantoja šifrētu telefonu, lai sūtītu ziņas, pieprasot $5 miljonu izpirkuma maksu 8:00 vakarā. Nolaupītāji nosūtīja foto pierādījumus, ka viņiem ir Maikls. Viņš bija redzams, sēžot uz grīdas tukšā telpā, ar līmlēntu pāri acīm un sasietām rokām un kājām. Nākamajā rītā tika nosūtīta vēl viena fotogrāfija kā pierādījums, ka viņš ir dzīvs. Šajā fotogrāfijā viņam tagad bija mugurā vienkāršs pidžamas komplekts. Izpirkuma maksa tika pakāpeniski samazināta līdz $2 miljoniem, kas jāmaksā pa $500,000 katrā maksājumā. Maikls bija Džona Ibrahima, bijušā naktskluba īpašnieka un cilvēka, kuru policija kopā ar citiem Ibrahima ģimenes locekļiem uzskatīja par nozīmīgu organizētās noziedzības pārstāvi – brāļadēls. Ziņu reportāžās par notikumu policija paziņoja, ka nav pierādījumu, ka kāds no Ibrahima ģimenes būtu iesaistīts nolaupīšanas plānā. Taču šīs iespējamās saiknes ar organizēto noziedzību izskaidroja, kāpēc nolaupītāji izvēlējās Maiklu par mērķi. 27. oktobrī Maikls tika atbrīvots nelielā autostāvvietā citā Sidnejas priekšpilsētā. Viņam joprojām bija acis aizlīmētas ar lentu, tāpēc viņš neredzēja savus nolaupītājus. Viņu atrada garām gājējs un nogādāja slimnīcā. Tikai pēc Maikla atbrīvošanas sāka izplatīt aicinājumus sniegt informāciju. Policijai bija video novērošanas ieraksti no daudz dzīvokļu nama, kuros redzams, kā furgons iebrauc un izbrauc. Furgonam bija viltotas numura zīmes, taču bija viena atpazīstama iezīme. Uz loga bija redzama R.M. Williams Longhorn uzlīme. Video ieraksts tika atklāts sabiedrībai, kad policija lūdza sniegt informāciju, taču tieši neredzētais novērošanas kameru ieraksts sniedza labāko pavadienu. Pidžamas, kas redzams otrajā izpirkuma fotoattēlā, nepiederēja Maiklam. Policija pieļāva, ka nolaupītāji viņam tās bija iedevuši, lai viņš tajās gulētu. Tās tika identificētas kā pārdotas Kmart veikalā, un policija sazinājās ar veikala galveno biroju, lai iegūtu jebkādu informāciju par kādu, kurš būtu iegādājies šo komplektu. Viņi atklāja, ka visā Jaundienvidu Velsā šis konkrētais pidžamas komplekts bija nopirkts tikai vienu reizi par skaidru naudu. Pirkums tika veikts Marylandā 8:25 vakarā, tajā dienā, kad Maikls tika nolaupīts. Policija tad ieguva video novērošanas ierakstus no šī Kmart veikala, kur kameras bija fiksējušas Šādī Lozi un Zuhaibu Džazadu, pērkot šīs preces. Citi video novērošanas ieraksti, kas tika uzņemti dienu pirms nolaupīšanas, parādīja, kā Loze iegādājas Longhorn uzlīmi. Izmeklējot šos divus vīriešus, policijas uzmanību piesaistīja arī trešais. Kļuva skaidrs, ka sazvērestībā bija iesaistīts arī vīrietis vārdā Ahmeds Bamars. Policija veica kratīšanu viņa dzīvoklī un atklāja vietas, kas pilnībā atbilda tām, kurās bija uzņemtas izpirkuma fotogrāfijas. Visi 3 tika arestēti un galu galā atzina savu vainu līdzdalībā nolaupīšanā. Numur 9. Kad Natalija Belmona pazuda, policijai uzreiz radās aizdomas par personu, kuras ziņoja par viņas pazušanu. Nepagāja ilgs laiks, līdz novērošanas kameras sniedza pierādījumus, kas apstiprināja aizdomas. Natalija bija laipna un veiksmīga sieviete, kura strādāja par nekustamo īpašumu aģenti Miami apkaimē. Viņa ļoti mīlēja bērnus un savas pazušanas brīdī strādāja pie bezpēļņas organizācijas izveides, lai palīdzētu bērniem ar augstleju šķeltnēm. Natalijai bija arī 3 pašas bērni, tostarp Žerārs Lopes Belmāns, viņas brālēns, kuru viņa bija adoptējusi, kad viņam bija 9 gadi.
Lopes bija pēdējais cilvēks, kurš redzēja Natāliju dzīvu. 2011. gada 16. jūlijā viņi kopā apmeklēja izlaiduma ballīti un nākamās dienas agrā rītā atgriezās mājās. Pēc Lopesa teiktā, abi devās gulēt neilgi pēc atgriešanās mājās. Kad viņš pamodās ap pusdienlaiku, Natālija nekur nebija atrodama. Lopes ziņoja par savas mātes pazušanu, taču pēc draugu teiktā viņš neizskatījās īpaši satraukts par viņas pazušanu. Taču viens kaimiņš pamanīja, ka viņš uzvedas dīvaini. Vairāk kārt nākamo dienu laikā viņš jautāja par viņu mājas drošības kameru. Tiek apgalvots, ka viņš vēlējās noskaidrot, vai kamera nav ierakstījusi kaut ko, kas varētu palīdzēt izmeklēšanā par viņa mātes pazušanu. Normālos apstākļos tas varētu būt saprātīgi, ja pazuduša tuvinieka ģimene tā rīkotos. Taču kaimiņam šķīta, ka ar Lopesu kaut kas nav kārtībā. Viņš apgalvoja, ka ieraksta kvalitāte nebija laba un daudz ko nevarēja saskatīt. Tad viņš aiznesa video novērošanas ierakstu policijai. Ierakstā bija redzams, kā Natālija un viņas dēls atgriežas mājās nedaudz pēc 3 naktī, tajā pašā naktī, kad viņa pazuda. 2 stundas vēlāk kāds, kurš izskatījās pēc Lopesa, izgāja no mājas un pārvietoja Natālijas automašīnu tā, lai tā būtu novietota ar bagāžnieku pie priekšdurvīm. Laikā no 5:12 līdz 5:16 no rīta. Tika redzēts, kā persona velk lielu priekšmetu no mājas un ieliek to automašīnas bagāžniekā. Pēc policijas teiktā, priekšmets bija aptuveni pieauguša cilvēka ķermeņa lielumā, un redzamā persona acīm redzami pūlējās to ielikt bagāžniekā. Pēc tam viņš iekāpa automašīnā un aizbrauca. Tikai neilgi pēc tam viņš atgriezās, paņēma vēl dažas lietas no mājas lielos baltos atkritumu maisos un aizbrauca. Viņš atgriezās pēc 8 minūtēm. Pēdējais novērošanas kameras ieraksts tika fiksēts 7:41 no rīta, kurā redzams tas pats cilvēks, kas tīra automašīnas ārpusi un iekšpusi. Ieraksts atspēkoja Lopesa stāstu. Vai nu viņš bija nomodā un rosījās savas mātes pazušanas rītā, vai arī kāds, kurš atbild viņa aprakstam, slēpās viņa mājās. Tikai 3 dienas vēlāk Natālijas ķermeni atrada purvā, mazāk nekā jūdzes attālumā no viņas mājām. DNS pierādījumi kopā ar novērošanas kameru ierakstiem tika izmantoti kā pierādījumi tam, ka Lopes bija persona, kas atbildīga par noziegumu. Lopes noliedza apsūdzību, taču tiesā tika atzīts par vainīgu. Astotais numurs. 2016. gada 9. jūnija pēcpusdienā Londonas metro novērošanas kameras fiksēja šokējošu noziegumu, kas gandrīz maksāja kādam vīrietim dzīvību. Tās arī sniedza policijai pietiekamus pierādījumus, lai sauktu noziedznieku pie atbildības. Bondstrītas Jubilee līnijas novērošanas kameras parādīja dažus pasažierus, kas pēc darba gaidīja vilcienu uz mājām. Pēkšņi uz perona ieskrēja vīrietis baltā kraklā. Cits vīrietis arī tērpies baltā, pagriezās pret jaunatnācēju, bet nepaspēja viņu apturēt, pirms pirmais vīrietis viņu nogrūda no perona. Pārējie pasažieri metās pie malas, kamēr upuris centās tikt nos no strāvas sliedēm. Kņadā vardarbīgais noziedznieks nemanāmi aizslīdēja prom. Incidents bija sācies jau iepriekšējā vilcienā. Deivids Pietrasijāks devās mājās no darba būvlaukumā, kad pamanīja citu pasažieri, kurš uzvedās agresīvi. Vīrietis kliedza uz citiem pasažieriem un acīm redzami bija lietojis alkoholu. Deivids nolēma iejaukties. Viņš pateica vīrietim nomierināties un doties mājās. Diemžēl otrs vīrietis, vēlāk identificēts kā Kristofers Kols, šo padomu neņēma vērā. Kols ieņēma boksera pozīciju un šķita, ka viņš gatavojas vardarbīgai konfrontācijai. Atbildot uz to, Deivids satvēra vīrieti galvas tvērienā, kamēr viņš turpināja kliegt. Pēc dažām sekundēm Deivids viņu palaida vaļā, uzskatot, ka Kols tagad apstāsies. Saskaņā ar vēlākajām liecībām, abi vīrieši atgriezās savās vietās. Likās, ka ar to incidents būs beidzies. Deivids izkāpa no vilciena Bondstrītas stacijā, lai pārsēstos uz citu līniju. Viņš neapzinājās, ka Kols bija viņam sekojis no vilciena. Kols sekoja savai upurim augšup un lejup pa eskalatoriem metro stacijā. Kad viņš bija sasniedzis pareizo platformu, viņš mēģināja pavilkt Deividu atpakaļ pie eskalatoriem. Deivids viņu atgrūda un atkal izskatījās, ka Kols atkāpjas. Viņš viens pats atgriezās pie eskalatoriem un uzkāpa pa kāpnēm līdz augšai, pirms šķiet atkal pārdomāja. Video novērošanas ieraksts fiksēja, kā Kols skrien atpakaļ lejup pa augšupejošo eskalatoru un dodas uz platformu. Tieši tad viņš pagrūda Deividu uz sliedēm. Sliedes bija elektrificētas, un vēlāk Deivids teica, ka viņš sajūta elektrību, kas plūda caur viņa ķermeni. Tomēr viņam bija kājās apavi ar gumijas zolēm, un tas iespējams arī pasargāja viņu no nopietniem savainojumiem no strāvas.
Viņš bija apdullis un guva laustu pirkstu, taču spēja saglabāt pietiekamu modrību, lai nokāptu no sliedēm. Mazāk nekā 30 sekundes vēlāk stacijā iebrauca vilciens. Līdz brīdim, kad policija tika informēta par notikušo, Kols jau bija aizbēdzis no nozieguma vietas, taču pateicoties plašajam kameru tīklam metro, viņu ātri vien izdevās atrast. Viņam piesprieda 10 gadus cietumā. Deivids nebija nopietni ievainots, taču viņam bija smagi sasitumi un psiholoģiskas problēmas, ar kurām viņš joprojām cīnījās sprieduma pasludināšanas brīdī. 7. vietā. Pēc garajām lieldienu brīvdienām darbinieki drošības depozīta iestādē Londonas Hatton Garden rajonā atgriezās darbā un atklāja, ka kāds ir izurbis caurumu viņa drošības seifā. Miljonu mārciņu vērtībā rotas lietas, zelts un skaidra nauda bija nozagti noziegumā, kas ātri kļuva par vienu no 10 gadus slavenākajiem laupīšanas gadījumiem. Policija tika izsaukta uz Hatton Garden Safe Deposit Limited telpām 7. aprīļa rītā 25. gadā. Ēka atradās pašā Hatton Garden centrā Londonas rajonā, kas pazīstams ar savu juvelieru izstrādājumu tirdzniecību. Daudzi tirgotāji, kuri strādāja apkārtējā teritorijā, glabāja savas preces šajā iestādē drošības nolūkos. Tagad neskaitāmiem cilvēkiem tika paziņots, ka viņa mantas ir nozagtas. Izmeklētāji ātri ķērās pie darba, lai noskaidrotu, kā noziegums tika izdarīts. Nozieguma pēdējo daļu bija viegli saskatīt. Kaut kā zagļiem bija izdevies nokļūt līdz pazemes seifam zem rosīgajām Londonas ielām. Tad viņi sastapās ar biezu tērauda durvīm ar kombinācijas slēdzeni. Tā vietā, lai mēģinātu to uzlauzt, viņi izmantoja urbi ar dimanta uzgali, lai izurbtos cauri pašai sienai. Aiz sevis viņi bija atstājuši caurumu, bet citu pierādījumu bija maz. Netika atrasti pirkstu nospiedumi, un ēkā esošie video novērošanas cietie diski bija nozagti. Taču apkārtnē bija pieejams daudz citu video novērošanas ierakstu. Izmeklēšanas pirmajā daļā bija jāizskata simtiem stundu video materiālu, lai mēģinātu noskaidrot, kas noticis. Policija noskaidroja, ka noziegums bija sācies neilgi pēc tam, kad glabātava bija aizvēris durvis 2015. gada 2. aprīļa nedēļas nogalē. Neilgi pēc tam notikuma vietā parādījās neuzkrītošs balts furgons. Dienu iepriekš zem ceļa esošie elektrības kabeļi aizdegās. Tam nebija nekāda sakara ar pašu noziegumu, bet ik viens, kurš redzēja strādnieku šajā apkaimē, dabiski būtu pieņēmis, ka viņi tur ir, lai risinātu elektrības problēmas. Neviens nepamanīja neko aizdomīgu, kad zagļu banda ieguva piekļuvi ēkai un devās lejā pagrabā pa lifta šahtu. Tieši pēc pusnakts, 3. aprīlī, ēkā tika iedarbināts trauksmes signāls. Apsargs ieradās, bet nepamanīja nekādas uzlaušanas pazīmes ārpusē, un viņam nebija atļauts ieiet ēkā bez policijas klātbūtnes. Policija neieradās, un apsargs vienkārši devās mājās. Tajā rītā 8:00 vīrieši pameta ēku, iekāpa savā furgonā un aizbrauca. Viņi atgriezās nākamajā naktī un aizgāja nedaudz pēc 6 no rīta, 5. aprīlī. Vēl 2 dienas pagāja, līdz policija tika informēta par zādzību. Video novērošanas kamerās redzamais furgons saplūda ar daudzajiem baltajiem darba furgoniem Londonas ielās. Taču tieši video novērošanas ieraksti, kas tika uzņemti pirms laupīšanas, deva policijai pirmo pavadienu. Tuvumā vairākas reizes tika manīts atšķirīgs balts Mercedes ar melnu jumtu un vieglmetāla diskiem. Tas izskatījās pietiekami neiederīgi, lai piesaistītu policijas uzmanību. Kad viņi noskaidroja, kam pieder transporta līdzeklis, viņi atklāja, ka tas pieder Kenijam Collinsam, zaglim 70. gados ar plašu kriminālo pagātni. Nākamais solis bija novērot Collinsu. Izmantojot video novērošanu un telefona ierakstus, policija noskaidroja, ka viņš bija sazinājies ar daudziem citiem gados veciem noziedzniekiem. Kad viņiem bija vārdi, policija varēja salīdzināt vīriešu izskatu gaitu novērošanas kameru ierakstos no laupīšanas ar aizdomās turamajiem. Aizdomās turamo automašīnās tika ievietotas noklausīšanās ierīces, un policija noklausījās sarunas, kurās vīrieši lielījās, ka ir paveikuši vienu no lielākajām laupīšanām pasaulē. 19. maijā, 6 nedēļas pēc laupīšanas, tika pārmeklētas 12 adreses, un banda tika arestēta. 4 vīrieši, tostarp Collins, atzina savu vainu noziegumā. Vēl 4 tika tiesāti un arī atzīti par vainīgiem. Numur 6. 23. gada septembrī visā valstī tika izsludināts meklēšanas pēc ieslodzītā, kurš bija izbēdzis no cietuma Rietumlondonā, Anglijā. Daniels Halifs 3 dienas slaipās no varas iestādēm, kamēr novērošanas kameras sekoja viņa atrašanās vietai. Halifs ir bijušais Lielbritānijas armijas karavīrs, kurš tika atvaļināts 23. gada maijā.
Bija pierādījumi, ka viņš sūtījis noslēpumus un slepenu informāciju Irānas aģentiem, un viņš tika arestēts par oficiālo noslēpumu likuma pārkāpšanu. Sākotnēji viņam tika noteikta drošības nauda un atļauts atgriezties bāzē, taču viņš aizbēga un 3 nedēļas slēpās no varas iestādēm. Pēc tam viņš tika atkārtoti arestēts un turēts HM cietumā Vansortā, gaidot savu tiesu. Atrodoties aiz restēm, Halifs sadraudzējās ar citiem ieslodzītajiem un spēja iegūt darbu virtuvē. Taču viņš nebija apmierināts Vansfortā un vēlējās tikt pārvietots uz citu cietumu. Viņš apgalvoja, ka ir inscenējis mēģinājumu izbēgt, domājot, ka ar to pietiks, lai pievērstu varas iestāžu uzmanību. Tā nebija, un viņam vajadzēja izdarīt kaut ko nopietnāku. 23. gada 6. septembra rītā cietuma apsargi veica ierasto ieslodzīto pārbaudi un konstatēja, ka viens cilvēks trūkst. Viņiem nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka tas bija Halifs. Tikko pēc 7:30 no rīta viņš izbēga no cietuma. Izmantojot īpašu siksnu, kas izgatavota no virtuves pannām, viņš piesprādzēja sevi pie cietuma pārtikas kravas automašīnas apakšpuses. Kravas automašīna bija aizbraukusi bez jebkādām problēmām un atradās Londonas ielās, kad tika izsludināts trauksmes signāls. Policijai nebija nepieciešams ilgs laiks, lai atrastu kravas automašīnu. Vadītājam nebija ne jausmas par slepeno pasažieri, un viņš atļāva policijai pārmeklēt transporta līdzekli. Viņi atrada siksnu, bet Halifs pats nebija atrodams. Sākās valsts mēroga cilvēku medības. Viņa attēli parādījās laikrakstos un ziņu kanālos, un tika publiskots novērošanas kameru ieraksts ar kravas automašīnu. Un tas noveda pie pirmā pavadiena. Sieviete, braucot cauri Vansfortai, bija redzējusi vīrieti baltā tēkraklā un rozā cimdos, izrāpojam no zem pārtikas kravas automašīnas, kas redzama novērošanas kameru ierakstā. Tajā brīdī viņa nezināja, uz ko skatās, bet, kad ziņas par bēgšanu no cietuma kļuva plašāk izplatītas, viņa saprata, kas bija šis vīrietis. Šis pavadiens deva policijai sākuma vietu, ar kuru strādāt. Vairākas Rietumlondonā notika meklēšanas operācijas, kurās tika iesaistīti suņi ar ožu un policijas helikopteri. Sabiedrība iesniedza vairākus pavadienus, un policija spēja iegūt video novērošanas pierādījumus, kas apliecināja, ka Halifs bija palicis šajā apkaimē. Visbeidzot, 9. septembra rītā policija saņēma pavadienu, kas viņiem ļāva panākt noziedznieku. Naktī viņš tika pamanīts Čizvikas apkaimē. Policija pārbaudīja šo un citus operatīvās informācijas pavadienus, kas viņus aizveda uz Norholtu. Tad viens civilā tērptais policists pamanīja bēgli braucam ar velosipēdu un aizturēja viņu. Halifs tika atgriezts cietumā, kur viņa apsūdzības sarakstām tika pievienota bēgšana no likumīgas apcietinājuma. Sākotnēji viņš noliedza visas apsūdzības, taču tiesas procesa vidū viņš atzina bēgšanu no cietuma. Viņš policijai teica, ka nezināja, ka bēgšana no cietuma ir nelikumīga. Vēlāk viņu atzina par vainīgu spiegošanā Irānas labā un piesprieda 14 gadus un 3 mēnešus cietumā. Numur 5. Bija agras rīta stundas, kad kāda sieviete Ohio pamodās un ieraudzīja, ka viņas meitas automašīna deg pie mājas. Drošības kameras ieraksti no īpašuma un policijas ātrā rīcība nozīmēja, ka vainīgais drīz vien nonāca aiz rastēm. Kameras ieraksts pie Twitch straumētājas Kailijas Kārteras mājas 2023. gada 16. maija agrā rītā fiksēja kaut ko dīvainu. Kamera bija vērsta uz klusa dzīvojamo rajonu, kur tik agri no rīta cilvēkus reti varēja redzēt ārā. Kamera parādīja vīrieti ar cepuri un medicīnisko masku, kurš pienāca pie automašīnas, kas bija novietota pie mājas, un uzlika uz tās motora pārsega kaut ko, kas izskatījās pēc ķieģeļa. Viņš aizgāja, bet pēc brīža atgriezās ar kaut ko, kas izskatījās pēc spaiņa, no kura ārā spraucās 2 koka gabali. Spainis tika uzlikts uz ķieģeļa, un vīrietis aizdedzināja šos koka gabalus pirms aizbēga no notikuma vietas. Pēc dažām sekundēm šī paštaisītā ierīce aizdedzināja visu transporta līdzekļa priekšpusi. Kailija tajā brīdī nebija mājās, bet viņas māte un mājdzīvnieki gan bija. Par laimi viņas māti pamodināja troksnis, un viņa pamanīja liesmas. Viņas meitas darbs, straumējot video spēles Twitch platformā, iepriekš bija piesaistījis vajātājus, un sieviete baidījās, ka ārā varētu gaidīt kāds bīstams cilvēks. Viņa palika mājā un zvanīja ārkārtas dienestiem, vērojot, kā liesmas tuvojas ēkai. Policija un ugunsdzēsēji ieradās ātri, nodzēšot uguni pirms tā paspēja nodedzināt vairāk nekā tikai žogu pie mājas. Neviens šajā incidentā necieta, taču tas neatturēja policiju no centieniem pēc iespējas ātrāk atrast noziedznieku. Nebija ilgi jāgaida, līdz viņi netālu no mājas automašīnā atrada aizdomīgu personu.
Vīrietis izskatījās tā, it kā viņš izliktos guļam savā transporta līdzeklī, kas bija novietots ceļa malā dzīvojamā rajonā. Vīrietis apgalvoja, ka viņš ir atbraucis no Ņujorkas un dodas apciemot draugu, kurš dzīvo Ohio. Viņš apstājās ap pusnakti, jo bija noguris un vēlējās mazliet pagulēt, taču bija gulējis ilgāk nekā bija plānojis. Policija uzreiz kļuva aizdomīga par viņa stāstu, jo īpaši tāpēc, ka vīrietim mugurā bija tieši tāds pats apģērbs kā personai novērošanas kameru ierakstā. Viņu arestēja un identificēja kā Farhanu Džamilu. Džamils bija atlidojis uz Ohio no Ņujorkas, līdzi ņemot aprīkojumu, kas nepieciešams viņa noziegumam. Vēlākajos ziņojumos tika norādīts, ka viņš bija sekojis Kailijai Twitch platformā un viņai sūtījis naudu. Kad viņš uzzināja, ka viņai ir draugs, viņš jutās apkrāpts un nolēma atriepties. 2023. gada oktobrī viņš atzina savu vainu izdarītajos noziegumos un tika notiesāts uz 46 mēnešiem aiz restēm. 4. vietā. Kad policija pirmo reizi tika izsaukta uz naudas glabātuvi lauku Kentā, Anglijā, viņi pat nenojauta, ka risinās lielāko naudas laupīšanu Lielbritānijas vēsturē. Visa laupīšana tika ierakstīta novērošanas kamerās un bija nepieciešami gadiem ilgi izmeklēšanas darbi, līdz noziedznieki tiks saukti pie atbildības. Securitas glabātuve Tambridžā bija viena no nedaudzajām vietām Anglijā un Velsā, kur tika glabātas jaunas un neizmantotas banknotes Anglijas bankai. Glabātuvē bija ieviesti daudzi stingri drošības pasākumi, lai aizsargātu gan naudu, gan tur strādājošos cilvēkus. Taču līdz 2006. gadam neviens no šiem drošības pasākumiem nebija ticis pārbaudīts praksē. Tās mainījās tajā gada 21. februārī. Braukāt mājās no darba, Collins Diksons tika apturēts kāda, kurš izlikās par policistu. Kāda iemesla dēļ viņš neievēroja protokolu, kas paredzēja izkāpt no transporta līdzekļa tikai tad, kad viņš atrodas policijas iecirknī. Viņš piekrita iekāpt policijas automašīnas aizmugurē, un tikai tad viņš saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Tajā pašā laikā noziedznieki bija izvēlējušies par mērķi arī Kolina sievu un bērnu, paņēma viņus par ķīlniekiem, lai nodrošinātu, ka noziegums noritētu bez sarežģījumiem. Kolins piekrita sadarboties viņu drošības labad. Viņš aizveda noziedzniekus atpakaļ uz depo, kur viņiem tika ļauts ieiet iekšā. Sākumā pārējie darbinieki domāja, ka tā ir tikai mācību vingrinājums, taču drīz vien viņi saprata, ka tā nav. Video novērošanas kameras parādīja, kā noziedznieks sasien depo darbiniekus un iekrauja lielu daudzumu banknošu kravas automašīnā, ko viņi bija atveduši līdzi. Aptuveni pusotras stundas laikā viņi iekrauva kravas automašīnā gandrīz 53 miljonus mārciņu, pirms ievietoja darbiniekus naudas būros un aizslēdza viņus iekšā. Viņi aizbrauca apmēram 22. februāra naktī 2:45. Kad darbinieki bija pārliecināti, ka ir drošībā, viņi izkļuva no būriem un sazinājās ar policiju. Tam sekoja plaša izmeklēšana, kas joprojām turpinās līdz pat šai dienai. Viens no pirmajiem pierādījumiem lietā bija noliktavas drošības kameru ieraksti. Policija pārbaudīja ne tikai ierakstus no laupīšanas dienas, bet arī iepriekšējo nedēļu ierakstus. Policijai izdevās atrast ēku, kurā Kolins atradās pirms viņa aizveda uz noliktavu laupīšanai. Viņi atrada vienkāršu noliktavas plānu. Bija skaidrs, ka to bija organizējis kāds no savējiem. Noliktavas drošības kameru ieraksti atklāja līdzdalībnieku no iekšienes. Pāris mēnešus pirms laupīšanas noliktavā sāk strādāt vīrietis vārdā Amirs Hisinais, un drošības kameru ieraksti parādīja, ka viņš uzvedas dīvaini, stāv durļu priekšā, neieejot tajās un pagriežas neparastos leņķos. Viņš izpētīja ēku, un policija vēlāk atrada slēpto kameru, kas bija piestiprināta viņa jostai un tika izmantota, lai iegūtu noliktavas plānu. Kad policija lūdza sniegt informāciju par šo lietu, sāka pienākt norādes. Kad sāka pienākt norādes, policija spēja identificēt video ierakstā redzamos vīriešus. Viņu ķermeņu uzbūve atbilda video redzamajiem cilvēkiem, un dažus pat varēja viegli atpazīt pēc gaitas. 2007. gada jūnijā sākās tiesas process pret 8 cilvēkiem, kas bija iesaistīti noziegumā. Aizdomās turētais galvenais organizators, Lee Murrejs, nebija viens no šiem cilvēkiem. Viņš pēc nozieguma bija aizbēdzis uz Maroku kopā ar līdzdalībnieku Polu Alenu. Abi tika galu galā izsekoti un notvērti. Murrejs tika ieslodzīts Marokā par savu lomu noziegumā, kamēr Alens izcieta sodu apvienotajā karalistē. Policija uzskatīja, ka vismaz viena persona, kas bija iesaistīta noziegumā, joprojām atrodas brīvībā, un ik viens, kam ir informācija, var sazināties ar organizāciju Crime Stoppers pa tālruni 08 00 55 5111. 3. vietā. Kad Eimija Lorde neieradās darbā, viņas draugi un kolēģi saprata, ka kaut kas nav kārtībā.
Viņa tajā pašā dienā tika pieteikta kā pazudusi persona, taču drīz vien viņas ķermenis tika atrasts, un arī policijai nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai notvērtu vainīgo. Eimijai Lordai bija tikai 24 gadi, kad viņa zaudēja dzīvību 2013. gada 23. jūlijā. Viņa bija gudra un draudzīga jauna sieviete, kas strādāja par tiešsaistes mārketinga speciālisti Bostonā. No rīta, kad viņai uzbruka, Eimija bija plānojusi kopā ar kolēģi pirms darba doties uz sporta zāli. Viņa izgāja no savas daudzdzīvokļu mājas 5:38 no rīta, taču līdz sporta zālei tā arī nenokļuva. Kad Eimija neieradās darbā, viņas draugi sāka uztraukties. Arī ģimenes locekļi nevarēja ar viņu sazināties, tāpēc viņa tika pieteikta policijā kā pazudusi. Viens no pirmajiem pavadieniem, ko policija ieguva šajā lietā, bija Eimijas automašīna. Stundas pirms kāds vispār saprata, viņa ir pazudusi, policija bija saņēmusi zvanus par izdegušu transporta līdzekli Dienvidbostonā. Kad tika ziņots par Eimijas pazušanu, policija spēja sasaistīt automašīnu ar viņu. Nākamā norāde nāca no Eimijas bankas izrakstiem. Tas parādīja, ka viņa no rīta devās uz 5 dažādiem bankomātiem un izņēma naudu. Policija spēja iegūt video novērošanas ierakstus no šiem bankomātiem, un Eimija bija redzama ar ievainojumiem uz sejas. Viņas automašīnā pie stūres bija arī kāds cits. Šo personu nekad skaidri nevarēja redzēt kamerā, taču policija zināja, ka tas ir cilvēks, kuru viņi meklē. Diemžēl, kamēr policija vāca šos pierādījumus, tika izdarīts vēl viens atklājums. Eimijas bezdzīvā ķermenis tika atrasts Hyde parkā. Viņa tika vairāk kārtīgi sadurta ar asu priekšmetu. Pazudušās personas izmeklēšana tagad bija kļuvusi par kaut ko nopietnāku, taču atklājums deva policijai jaunu vietu, kur meklēt. Policija pārbaudīja maršrutu starp vietu, kur tika atrasta Eimijas ķermenis un automašīna, un meklēja degvielas uzpildes stacijas, kur vainīgais varētu būt iegādājies degvielu. Pēc tam viņi pārbaudīja šo apgabalu video novērošanas kameras, meklējot Eimijas automašīnu. Un, protams, ap 8:00 no rīta kāds ar Eimijas automašīnu apstājās degvielas uzpildes stacijā netālu esošajā krustojumā. Alkohola veikala ierakstos vīrietis nebija skaidri redzams, taču tajos bija redzams, kā viņš runā ar citu personu. Šī persona vēlāk pieteicās un identificēja vīrieti kā Edvinu Alimani. Drīz vien Edvins Alimanis atkal nonāca policijas redzeslokā. Kamēr izmeklēšana par Eimijas lietu vēl turpinājās, policija saņēma zvanu par ļoti līdzīgu notikumu ar citu sievieti. Keilija Balantīna dzīvoja tikai nelielā attālumā no Eimijas mājām. Kad viņa vēl 23. jūlija vakarā atgriezās mājās pēc nakts maiņas, viņai uzbruka kāds, kurš ar varu iekļuva viņas daudzdzīvokļa namā. Viņa pretojās un spēja iespērt viņam par roku, kamēr viņš vicināja ieroci. Viņš savainoja pats sevi un aizbēga no notikuma vietas. Un Keilija spēja saņemt palīdzību un tika nogādāta slimnīcā. Vēlreiz policija savāca novērošanas kameru ierakstus no kamerām ap daudzdzīvokļu namu. Ierakstos bija redzams vīrietis ar kreklu ap galvu, kurš pameta šo teritoriju. Vīrietim bija raksturīgas tetovējumi, kas sakrita ar Alimani tetovējumiem. Tikai neilgi pēc tam Alimans iegāja tajā pašā slimnīcā, kur tika ārstēta Keilija. Ātrās palīdzības mediķis paziņoja varas iestādēm, jo viņa ievainojums un izskats atbilda aprakstam, ko bija sniegusi Keilija, un viņš tika arestēts notikuma vietā. Viņš tika atzīts par vainīgu tiesā un notiesāts uz mūža ieslodzījumu. Otrajā vietā. Pols Alens centās sakārtot savu dzīvi, kad šausmīgs uzbrukums gandrīz maksāja viņam dzīvību. DNS, novērošanas kameru ieraksti un iPad, kas tika atrasts Temzas upē, kļuva par izšķirējošiem pierādījumiem šīs lietas atrisināšanā. Alens bija viens no noziedzniekiem, kas tika ieslodzīts par Securitas noliktavas aplaupīšanu, atzīstot savu vainu šajā noziegumā, un viņš pavadīja 6 gadus cietumā, pirms tika atbrīvots 2016. gadā. Sākotnēji viņš atgriezās Dienvidlondonā, kur bija uzaudzis, taču drauda viņa dzīvībai lika viņam pārcelties ar savu jauno ģimeni. Līdz 2019. gadam viņš dzīvoja Ziemeļaustrumu Londonā, Woodfordas rajonā kopā ar savu partneri un maziem bērniem. Lielāko daļu 2019. gada 11. jūlija diena bija kā jebkura cita. Tomēr tas mainījās ap 23:00. Alans atradās savā virtuvē, kad caur viņa mājas pirmā stāva logiem tika izšautas lodes. Viņa trāpīja 2 reizes, tostarp 1 reizi kaklā. Viņa partnera uzbrukuma brīdī atradās mājās un nekavējoties sazinājās ar varas iestādēm. Viņu steidzami nogādāja slimnīcā, un ārstiem izdevās izglābt viņa dzīvību, taču viņš palika paralizēts no krūtīm uz leju. Kamēr notika steidzamā cīņa par Alana dzīvības glābšanu, no nozieguma vietas aizbrauca Renault Captur automašīna.
Viens no pirmajiem pavadieniem, ko policija iegūst šajā lietā, bija DNS pierādījumi no notikuma vietas. Lodes tika izšautas no kaimiņa dārza. Kad policija izmeklēja tur esošo žogu, viņi atrada DNS pēdas, kas piederēja diviem vīriešiem – Danielam Kellijam un Luisam Ehernam. Kellijs un Eherns bija pieredzējuši noziedznieki. Abu kriminālie ieraksti pārsvarā sastāvēja no ielaušanās un citiem zādzību gadījumiem. Šī bija pirmā reize, kad viņi bija iesaistīti kaut ko tik nopietnu. Bet, kad policija sāka izmeklēt šos divus vīriešus, viņi kļuva arvien pārliecinātāki, ka viņi stāv aiz uzbrukuma. Pārskatot novērošanas kameru ierakstus, viņi pamanīja, ka Renault Captur pamet nozieguma vietu, un tas tika izsekots līdz nomas uzņēmumam. Ieraksti parādīja, ka to bija nomājis Stuarts Eherns, Luisa brālis, tikai dažas dienas pirms uzbrukuma. Visi trīs vīrieši tika arestēti, bet policija turpināja vākt pierādījumus. Vēl viens būtisks pierādījums tika atrasts ar Luisa Eherna palīdzību. Nezinām iemeslu dēļ Eherns nolēma atzīties, ka nozieguma brīdī atradās īpašumā. Viņš apgalvoja, ka domājis, ka viņi tur ir tikai, lai apskatītu īpašumu ielaušanās nolūkā, un viņš nezināja par jebkādiem vardarbības plāniem. Viņš teica, ka vēlāk, pēc aizbraukšanas no nozieguma vietas, viņi bija apstājušies uz konkrēta ceļa, un viņš bija izkāpis no automašīnas, lai ieelpotu svaigu gaisu. Kellijs bija pazudis Temzas upes virzienā, un vēlāk atgriezās neko nesakot par to, kur viņš bija devies. Policija šobrīd jau bija redzējusi novērošanas kamerās, taču tagad tam pievērsa lielāku uzmanību, un detektīvi ar metāla detektoriem devās uz upes krastu, uzskatot, ka Kellijs varētu tur būt atbrīvojies no ieroča. Taču tā vietā viņi atrada dubļiem apklātu iPad. Kriminālistikas komanda spēja no ierīces izņemt simkarti, kas sniedza vēl vairāk digitālu pierādījumu, kas sasaistīja visus trīs vīriešus savā starpā un ar pašu noziegumu. Nozieguma motīvs nekad netika noskaidrots, taču tiesnesis uzskatīja, ka tas bija saistīts ar naudu. Visi trīs vīrieši pirms uzbrukuma Alenam bija iesaistīti arī citos noziegumos, tostarp laupīšanā muzejā Ženēvā, kas arī tika fiksēta ar kameru. Vīrieši vēlāk tika arestēti, mēģinot pārdot nozagto mantu slepenajam policistam, un visi trīs tika atzīti par vainīgiem sazvērestībā atņemt Alenam dzīvību, lai gan tiesnesis piebilda, ka iespējams bija iesaistīti arī citi. Katram no trim vīriešiem tika piespriests sods no 30 līdz 40 gadiem cietumā. Numur 1. Jiņjings Džans bija tikai 26 gadus veca, kad viņa pazuda bez pēdām kādā 2017. gada jūnija pēcpusdienā. Tikai izmantojot video novērošanas kameru ierakstus, policijai izdevās noskaidrot, kas ar viņu notika. Jiņjings Džana bija gudra un centīga jauna sieviete, kura devās uz Amerikas Savienotajām valstīm studēt. Viņa absolvēja universitāti kā labākā savā kursā un ieguva maģistra grādu Pekinas universitātē. 2017. gada aprīlī viņa devās uz Amerikas Savienotajām valstīm kā viespētniece Illinois Universitātē Urbānā Šampeinā. Viņa koncentrējās uz fotosintēzes un kultūra augu ražīgumu izpēti. 9. jūnijā viņai bija plāns parakstīt līgumu par dzīvokli, kas atradās tuvāk universitātei. Plakst 13:39 viņa nosūtīja ziņu aģentam, lai paziņotu, ka kavējas un būs tur tikai 14:10. Šis laiks pienāca un pagāja, bet viņas joprojām nebija. Plaksta 14:38 izīrētājs nosūtīja viņai ziņu, jautājot, kad viņa ieradīsies, taču nesaņēma nekādu atbildi. Drīz vien Džinas draugi sāka uztraukties par viņu. Nespējot ar viņu sazināties, viņi tajā pašā vakarā ziņoja par viņas pazušanu. Meklēšana pēc viņas sākās nekavējoties. Policija uzzināja par viņas plāniem no īres aģenta un pārbaudīja novērošanas kameru ierakstus maršrutā, pa kuru Džinga būtu gājusi no savas dzīvokļa līdz tikšanās vietai. Ceļojumam būtu bijis nepieciešams izmantot 2 autobusus. Novērošanas kameru ieraksti parādīja, ka Jiņjing pirmo ceļojuma posmu bija veikusi bez jebkādām problēmām. Aptuveni pulksten 13:50 viņa izkāpa no pirmā autobusa. Viņa uz brīdi uzgaidīja pieturā, gaidot otro autobusu, bet tad saprata, ka maršruts uz viņas dzīvokli apstājas ceļa pretējā pusē. Novērošanas kameru ieraksti fiksēja, kā Jiņja mēģina dot signālu autobusam apstāties, taču vadītājs neapstājās, jo viņa atradās nepareizajā ceļa pusē. Viņa devās uz citu pieturu, lai gaidītu nākamo autobusu. Kamēr viņa gāja, garām pabrauca melns Saturn Astra, un drīz pēc tam novērošanas kameras fiksēja to pašu automašīnu, kas atgriezās un apstājās blakus studentei. Viņu redzēja uz brīdi, runājām ar kādu automašīnas iekšpusē, un tad viņa iekāpa mašīnā. Tās bija izšķirošs pavadiens, kas galu galā noveda policiju pie vainīgā. Ražanā bija reģistrētas ļoti maz automašīnas, kas atbilda šī transporta līdzekļa aprakstam, un policija metodiski pārbaudīja katru no tām.
Beidzot, viņi nonāca pie vīrieša vārdā Bens Kristensens. Sākotnēji viņu nopratināja, un viņš apgalvoja, ka Ying Jing pazušanas dienā visu dienu bijis mājās. Taču pie viņa mājas noparkotais Saturn Astra pilnībā atbilda tam, kas redzams novērošanas kamerās, pat līdz pat bojājumam uz riteņa diska. Kad viņu nopratināja atkārtoti, Kristensens teica, ka Ying pazušanas dienā viņš bija devis kādai aziātu sievietei pavizināties, bet viņa sāka panikot, kad viņš nepareizi nogriezās, un viņš viņu izlaida no automašīnas. Viņš pat nezināja, ka šī sieviete bija tā pati, kur viņu meklēja, un viņš nezināja, kur viņa atrodas. Policija šim stāstam nenoticēja. Viņa draudzene bija pārliecinātāka, ka viņš neko nav izdarījis, un piedāvāja nesāt noklausīšanās ierīci, lai pierādītu viņa nevainību. Pagāja vairākas nedēļas, neko inkriminējošu neuzzinot, bet 29. jūnijā, apmeklējot piemiņas gājienu par Jinu, viņš viņai atzinās, ka ir atbildīgs. Kristensens vēlāk savai draudzenei pastāstīja, ka viņš atveda Džinu uz savu dzīvokli, kur viņa uzbruka un atņēma viņai dzīvību. Viņš arī apgalvoja, ka ir atņēmis dzīvību citām sievietēm un ka Džina bija viņa 13. upure. Izmeklētāji spēja apstiprināt, ka šī daļa nebija patiesa, taču pirmā atzīšanās daļa bija precīza. Vēl viena viņa mājas pārmeklēšana atklāja DNS pierādījumus, kas apstiprināja, ka Džina tur tika uzbrukta un ievainota. Kristensens tika atzīts par vainīgu tiesā un notiesāts ar mūža ieslodzījumu. Pēc tam tika atklāts, ka viņš izmeta Jinas ķermeni atkrituma konteinerā, kas tika iztukšots 3 dienas pēc viņas pazušanas, un viņas mirstīgās atliekas joprojām nav atrastas. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un uzspiest uz zvaniņa, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu nākotnes augšupielādēm. Bet mans vārds ir Top 5 nezināmie, un es jūs satikšu nākamajā reizē.